Valsts ieņēmuma dienests ir bijis tā struktūra, ko mūsu politiķi un politehnologi un uzņēmēji ir veikli 20 gadu garumā izmantojuši, lai gūtu sev labumus, jo tur ir tā īstā nauda. Vidpolitiskais uzraugs finanšu ministrs Andris Vilks apgalvo, ka kamēr Jezdakavs strādāja struktūrā, nav bijuši nekādas signāli, kas radītu šaubas par viņas godaprātu. Šis gadījums liek runāt par cēloņiem, kas veicina korupciju. Atbildīgām amatpersonām ir salīdzinoši zemes algas pie tik lielas atbildības. Tie korupcijas riski vienmēr būs. Tāpēc mēs runājam laiku uz robežas, ar robežsargiem, ar muitniekiem, ar šīm kategorijām, kurā algu līmeņi neto ir daži simti latu, bet kuriem ir liels risks jāuzņemās. Tas kārdinājums vienmēr parādās. Atalgojumam vidi jābūt konkurētspējīgam, lai darbinieks nevēlētos darbu zaudēt, tikmēr Dēlns vadītāji aicina veikt dienestā padziļinātu pārbaudi, jo iespējams problēma ir pašā sistēmā. Valdības mainās, bet runas par to, ka vidi tiek izmantots kā instruments, ka finanšu policija tiek izmantots kā instruments, lai ietekmētu kaut kādas savas intereses, nav noklusušas. Un es, diemžēl, neesmu dzirdējusi, ka vidu vadība par to nopietni iestātos, un arī, diemžēl, finanšu ministrija. Nē. Korupcijas apkarošanas biroja TV3 ziņām uzsver, ka plašāka informācija par to, kas šonedēļ aizturētajai amatpersonai tiek inkriminēts, tiks paziņots tikai tad, kad tas netraucēs izmeklēšanai. Jānis Eglīts, Rihards Vīgants, TV3 ziņas. Jauns pavērsiens Liepājas metalurgu lietā.